Nu, par mežāžiem. Tātad mežāži mums arī ir viena no tām zīmēm, kas ir atpūtusies pāris gadus no problēmām, un nu pat atkal mazlietiņ kaut kas klauvē pie durvīm, kaut kāda problēmiņa, kas ir jāparisina. Tātad mežāžu pirmā dekāde sagaidīs Saturna kvadratūru, jo Saturns būs aunā un līdz mežāzim ir šie 90 grādi, līdz ar to tie mežāži, kas ir dzimuši ap Ziemassvētkiem, tātad decembra mežāži var sajust kaut kādu problēmiņu, kas klauvē pie durvīm, kura ir jārisina pacietīgi, atsakoties no kaut kā, kaut ko sevi ierobežojot, varbūt dažreiz arī kaut ko zaudējot, jo Saturnam ir šāda enerģētika un to viņš tā kā liek darīt. Ja? Arī šī Neptūna ietekme no Ziltiņas pēdējiem grādiem arī vēl varētu būt, jo Neptūns arī ļoti pietuvojās aunam un ar vienu solīti jau ieiet viņā iekšā, līdz ar to Neptūna ietekme arī var būt uz mežāžiem kā tāds šaubu un neziņas laiks un mazliet tad psiholoģiski varbūt sarežģītāks periods, ja, kam arī ir jātiek pāri. Bet mežāži mums ir izturīga tauta. Cerēsim, ka ar to arī tiks galā. Bet jārēķinās arī ir ar to, ka tas 25. gads vēl ir samērā enerģija labvēlīga, jo viņš tikai sāka ietekmēt to pašu sākumu mežāzim, bet 26. 27. gads jau enerģētika aizvien saspīlēsies. Tāpēc labāk laicīgi jau sevi noskaņojiet, kad šie gadi nebūs, varbūt tuvākie gadi nebūs tādi balti un pūkaini, bet būs tādi nopietnāk uztverami varbūt, ja. Arī finansiālajā ziņā Jupiters ieiet Vēzī, līdz ar to veidojās 180 grādi līdz mežāžiem tāda opozīcija, un Jupiters tā kā nostiepta gumijas efektu veido pret mežāžu un īsti negrib dot. Vēl, ja, tā kā, un arī šī Marsa retrogrādā enerģija, viņi var ietekmēt mežāžus, kas ir dzimuši 3. dekādē, varbūt kaut kādas pārmaiņas darba lietās, autotēmas aktuālas, kaut kas atkārtojās dzīvē, pie kā ir vēlreiz jāatgriežas, varbūt tā ir kaut kāda veselības tēma, kas vēlreiz ir jāparisina. Tas jau notiek šobrīd un arī būs aktuāli pirmajā pusgadā, 25. gadā. Jā, tāpēc visu nopietnību, ja. Arī mīlestības tēmā martā var būt kaut kāds, tieši tas marts arī vairāk uz mežāžiem var kaut kā ietekmēt, jo tur arī sakoncentrēsies vairākas planētiņas, kas liks kaut ko atkārtot, pie kaut kā atgriezties, kaut kāda tēma dzīvē var aktualizēties. Arī mīlestībā tai skaitā, arī naudas lietās tai skaitā. Savukārt labvēlīgs laiks ir, piemēram, kaut kādām jaunām tēmām, 3. dekādas mežāžiem kaut ko jaunu ielaist savā dzīvē, kas varbūt arī nenotiek tik bieži, jo mežāži nemīl kaut kādas pārmaiņas dzīvē, bet šobrīd varbūt ir jābūt atvērtam kaut kādām jaunām tēmām, jaunām zināšanām, jaunām pārmaiņām. Tā, tagad par ūdensvīriņu. Ūdensvīrā jau visur gāja prognozēs, ja jūs lasījāt, kad ūdensvīrā ieiet planēta Plūtons, kas tur arī atrodas visu laiku. Un Plūtona enerģija ir tāda pārmaiņu enerģija, transformācijas enerģija. Un uz visiem viņš ietekmē kā tāds revolucionārs, varbūt tās kaut kāda jauno tehnoloģiju attīstību un tā tālāk, bet pašiem ūdensvīriem varbūt tās, ka viņš ir kā tēma, kad arī pašam ir jāmainās, sevī tāda revolūcija jāveic, ja. Pamazām Plutons izies cauri visam ūdensvīram, tātad agri vai vēli viņš skars visus ūdensvīrus kaut kādā veidā, ja, un cik jūs spēsiet mainīties, cik jūs spēsiet transformēties un pieņemt kaut kādas jaunas lietas, cik jūs būst uzmanīgi pret sevi, savu veselību, ja, tik arī viņš attieksies pret jums vai nu labvēlīgi, vai nu netik labvēlīgi, ja.
Arī šī brīža as, kas ir ar Marsu retrogrādo un šo Plutonu, šie 180 grādi, kas apmēram līdz maijam strādās, viņi vairāk ietekmēs ūdensvīrus, kas ir dzimuši ūdensvīru pašā sākumā. Tie ir janvāra ūdensvīri, ja? Vairāk tie var sajust kaut kādu spriedzes enerģiju un varbūt veselības tēma enerģiju vai darba tēmas kaut kur aktualizēsies. Tā. Finansiāli visu laiku bija ļoti labvēlīgs laiks, tā kā, un arī nav nekādu spriedzi neredzu ūdensvīriem tuvākā gada laikā, varbūt kaut kur 26. gada laikā, kad Jupiters naudas planēta ieies lauvā, tad varbūt tās būs šī opozīcija, šī spriedze, bet šobrīd tā kā viss ir normas robežās un viss ir labvēlīgi. Mazlietiņ no šīs Lilitas varbūt kāds satraukums, kāds nemieris, kāda psiholoģiskāk, grūtāk pārvarāms laiks 25. gada laikā, jo Skorpijānā atrodoties Lilita, viņa arī pret ūdensvīru veido saspīlētu aspektu 90 grādu, līdz ar to arī viss ir jāizvērtē, vai to vajag, vai nevajag, vai tas ir pa īstam, vai tas ir falšs signāls, ja, ļoti visu vajag izvērtēt. Saturns neko īpaši sliktu neietekmē ūdensvīru enerģētika, viņš aiziet tālāk jau uz zaunu. Karmas mezglas lēnām slīd pa zivi tuvosies ūdensvīram, bet tas arī uz jums šobrīd neko tā baigi neatiecās. Ja? Tā kā kopumā tā enerģētika ir labvēlīga, sevišķi finansēs jūs vēl varat darīt, ko var. Ja, jo Jupiters atrodas vēl joprojām dviņos līdz kaut kādam maijam, tātad visas īpašumu un finansu lietas jūs varat risināt vairāk gada pirmajā pusē. Nu, lūk, un beidzamā zodieka zīme Zivtiņa, kuru arī pārstāvu es, tātad Zivtiņām mēs ko solīsim. Zivtiņām 1. un 2. dekādas zivīm, kā jau es teicu, var pamazām uzelpot. Tās ir februāra un marta sākuma zivis. Saturns jau pamazām jūs atlaiž, vēl varbūt 2. dekādas Zivtiņām gada sākums, pirmie 2-3 mēneši varētu vēl būt, tad marta Zivtiņām mazliet sarežģītāki. Bet pēc tam Saturns atradīsies tikai zivs zīmes pašās beigās, līdz ar to arī 3. dekādas Zivtiņas, kā jau es teicu, 11 datumi, 15, 16, 17, 18 pēdējo dienu tās Zivtiņas, viņas varēs sajust gan Saturnu, gan Neptūnu, gan Karmas mezglu, un šīm Zivtiņām, diemžēl, tik viegls gads vēl nesokās, viņām vēl ir tā kā jāiztur, jo pārējās Zivtiņas jau savu ir atstrādājuši, tad šīs Zivtiņas vēl drusku tā kā dabūna sajust šī Saturna ietekmi, ja. Lūk, ko vēl par Zivtiņām? Finansiālajā ziņā Zivtiņām beidzot uzspīdēs veiksme, beidzot uzspīdēs laime, un īpašuma lietas var sakārtoties, un tā kā naudas lietās nevajadzētu uztraukties, jo Jupiters atrodoties Vēzī, sevišķi 1. 2. dekādē zivīm piespēlēs kaut kādu finansiālu labumiņu. Arī Lilita īpaši zivis neaiztiks, tāpēc no viņas nav jāuztraucās, kaut kādas karmiskās tēmas nebūs īpaši nopietni vērā ņemamās, ja? Nebūs tādu lielu kārdinājumu varbūt. Nu tā, Plutons arī Zivtiņām faktiski vairāk ir labvēlīgs nekā nelabvēlīgs, tā kā kaut ko mainam savā dzīvēs, ja, stiprinamies un palīdzam citiem, kā jau Zivtiņām Dievu vārdos ir rakstīts, un negaužamies, smaidam, iedvesmojam pārējos, un laimīgi jauno gadu Zivtiņām un visām pārējām 12 zodieka zīmēm, lai veiksmīgs, laimīgs, durīgs nāk jaunais gads. Mīlestībā! Uz tikšanos!